Galvenie šķēršļi jaunam uzņēmējam Latvijā, kas traucē viņu uzņēmumu attīstībā. Ja jūs pieredzi iegūstat, tad jūs varat dibināt uzņēmumu. Šodien jūsu lielākā problēma, ziniet, kāda ir? To iespēju tik daudz, ka jūs pat nevarat aptvert, cik viņas ir daudz. Saka, ka parāds ir slikti, bet ja tas parāds jums ģenerē ienākums, parāds ir labi. Tad mans jautājums būs saistībā ar uzņēmējdarbību. Kādi būtu, jūsuprāt, tie galvenie šķēršļi jaunam uzņēmējam Latvijā, kas traucē viņu uzņēmumu attīstībā un izaugsmē? Tātad jaunam uzņēmējam vai jaunam uzņēmumam? Jaunam uzņēmumam. Tātad jaunam uzņēmumam, kuru vada jauns cilvēks, vai jaunam uzņēmumam, kuru dibina jebkurš? Jaunam uzņēmējam, kurš tikko ienācis, ir uzņēmējdarbībā. Tad runāsim par jauniešiem laikam, jā, jo jaunu uzņēmumu var arī pensionārs nodibināt, vienkārši gribēju noprecizēt. Tātad doma ir tāda, ka nav jau problēma nodibināt uzņēmumu. Tu var nodibināt 10 uzņēmumus šodien, jautājums, ar ko nodarbosies šie uzņēmumi. Un te ir divas lietas. Viens ir šī birokrātiskā sadaļa. Es domāju, ka te ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu vairāk bezmaksas teiksim, tā informācijas, konsultācijas tiek sniegtas, kā to visu darīt, bet jāsaprot to, ka nodibināt uzņēmumu bez nekādas pieredzes, pat ja tu tur nokonsultēsi, tas būtu tomēr kaut kādām priekšzināšanām ir jābūt. Vai tā ir izglītība, jeb arī reāla pieredze kaut kur pastrādājot. Neviens tā pēkšņi nav tā, ka pabeidz skolu un uzreiz dibina. Parasti tomēr es domāju, ka tas pareizākais ir pastrādāt. Jo viens ir tā izglītība, ko cilvēks iegūst skolā, otrs, ko iegūst reālā darbā. Un ļoti bieži sanāk tā, ka tad, kad viņš nonāk darbā, viņš saka, pagaid, mums skolā vai universitātē nemaz neko tādu nemācīja. Tā viņš tā kā to visu saprot. Tā kā mana rekomendācija, ka pirmais ir svarīgi, ir nevis dibināt uzņēmumu, bet pirmais ir iegūt reālu darba pieredzi. Tikai atšķirība ir tā, ka viens sāk strādāt jau tur 12, 14 gados, ir tādi, kas strādā pirmo reizi, tad, kad skola pabeidz. Piemēram, Vorens Buffets, kuru jūs noteikti daudzi zinat, esat dzirdējuši, kas viņš ir. Viens no bagātākajiem pasaules cilvēkiem, viņam tagad apmēram jau 90 pāri gadi. Viņš joprojām strādā, tikai tagad plāno doties pensijā. Uzņēmuma vērtība ir virs triljona, viņam pašam ir kāds 150 jau miljardu vērtība. Bet tas, ko viņš vienmēr ir teicis attiecībā uz, piemēram, jauniem cilvēkiem, kam jaunam cilvēkam principā vajadzētu meklēt tādu darbu, kuru viņš būtu gatavs darīt par velti. Tad pirmais ir jāsaprot to. Piemēram, vienam patīk medicīna. Vai viņš būs ārsts, varbūt viņš būs kāds mediķis, vai arī beigās viņš varbūt būs uzņēmējs saistīts ar medicīnas nozari. Kāds grib kļūt par juristu, viņš var strādāt kā jurists, pēc tam viņš var būt juridiskā biroja vadītājs. Inženieris, sāk kā inženieris atkal. Jebkura pieredze var dot iespēju tev pēc tam izveidot uzņēmumu. Tad pirmais, ko es gribētu teikt, un ko Vorens Buffets saka, pirmais ir pieredze. Ja jūs pieredzi iegūstat, tad jūs varat dibināt uzņēmumu. Jo nodibināt var vienkārši, bet svarīgi nepazaudēt naudu. Un ir jāsaprot to, ka, kā Buffets ir teicis, ka galvenais princips biznesā, kā viņš saka, 2 principi. Pirmais ir nepazaudēt naudu. Tas ir pirmais princips. Otrais princips, atcerieties pirmo principu, nepazaudēt naudu. Tad tu nevari te pazaudēt, un tad beigās kur. Ir ārkārtīgi svarīgi naudu nepazaudēt, veicot investīcijas. Un tur jābūt priekšzināšanām, jo, kā jau es teicu, ja valsts var aizņemties un neatdot, tad privātajiem ir nepieciešams, viņš aizņemās, viņam jānomaksā gan procenti, gan pamatsumma jādod, un beigās jāpaliek vēl ar peļņu, attiecīgi ar to atalgojumu. Un tad tas bizness var darboties. Un to, ko Vorens Buffets ir darījis, ka viņam bija kaut kādi gadi 11, viņš skolā tirgoja tur Coca-Cola, avīzes, vēl kaut ko, tad viņš jau sāka domāt, tad, kad 11 gadu, un viņš sāka jau pelnīt to naudiņu, krāt un visu. Un es personīgi uzskatu, ka jo ātrāk cilvēks reāli iegūst darba pieredzi, jo labāk. Un tāpēc, piemēram, tā strādāšana pa vasaru. Vienalga, vai tu strādā kafejnīcā, vienkārši glāzes tur novāc nost kaut kur vai traukus,
vai tu ej virtuvē strādā, tur kaut kādas sīpoles griezi vai kartupeļus vai vēl kaut ko. Viens ir tas, ko tu dari, otrs tu redzi, tu mācies tajā vidē. Tu nevari iemācīties vienkārši sēžot pie datora, visu laiku klausoties gudru informāciju. Tagad tu nevari iemācīties peldēt, ja tu nekad neesi bijis ūdenī. Teorija par to, kā jāpeld, tev skaidra, bet tad, kad tu esi ūdenī, tad neskāpēc tu sāc slīgt. Līdz ar to tas ir pirmais, ko es rekomendēju. Nevis kā uzsākt tur nodibināt firmu, un tad es varu vienkārši pateikt par savu pieredzi, ka tad, kad man bija kaut kādi 10 gadi, es braucu strādāt uz kolhozu vasarā, mēs ravējām vienkārši biešu vagas un vācām tur kāpostu stādus, likām kastē. Mums par katru kasti tur maksāja kaut kāds kapeiks, un tā ir pirmā darba pieredze. It kā viņa nav saistīta ne ar kādu biznesu, bet es vismaz sapratu, ka strādāt kolhozā, un tad, kad tev biešu vaga ir 1,5 kilometrs, tu neredzi galu, tas nav viegls darbs. Un tad tu to naudu uzreiz novērtē pavisam savādāk, kad saka, sūri pelnītā nauda. Tad, kad man bija kaut kādi 14, 15 gadi, es strādāju rūpnīcā VF, tur man mamma strādāja, es aizgāju pa vasaru strādāt. Un, tur tā 7 sākās precīzi darbs, un tad līdz kaut kādiem 4:30 vakarā tur strādā katru dienu, no pirmdienas līdz piekdienai, un tā strādā visi cilvēki. Tā ir īsta pieredze. Viens ir tas, ko tu iemācies, bet otrs tu ieraudi to atmosfēru, kā tas viss veidojās. Bet tad, kas attiecās par biznesu, piemēram, man pirmā pieredze bija tad, kad man bija 16 gadi. Es sāku mācīties Rīgas tehnikumā, tad savā laikā to sauc Rīgas industriālais politehnikums, un stipendija bija 30 rubļi, par to tur neko nevarēja nopirkt, man neviens cits nevarēja palīdzēt mājās, tur mamma viena pats strādāja rūpnīcā, man bija jādomā, kā izdzīvot. Par kādu naudu gāja runa, kā nopirkt saldējumu, kā aiziet uz kino, kā apģērbties. Tas, par ko šodien jūs praktiski neviens nerunā. Pat visnabadzīgākajās ģimenēs jautājums, kā apģērbties, tāda tēma nav. Tu vari dabūt kaut vai humpalas, kas ir top drēbes priekš tā laika, vai nekur tev pa brīvu kāds uzdāvina. Vai arī aiziet pat Rīmī veikalā vai kādā citā nopērst kaut ko palēto. Tajā brīdī, lai nopirktu džinsa bikses, tas bija jāstrādā. Vienas džinsa bikses labas maksāja 100 rubļu, alga bija 120. Tad visa alga aizgāja vienām biksēm. Labas krosenes, ja tu gribēji modernas nopirkt, tā kā jums dažiem ir, tas arī maksāja 100-200 rubļu vesela mēneša alga. Tad vienu mēnesi tu strādā, lai nopirktu džinsus, vienu mēnesi tu strādā, lai nopirktu kurpes, lai ziemas jaku nopirktu, tad 2 mēneši jāstrādā. Un tu saproti, ka īsti kaut kas ar to sistēmu nav pareizi, tā bija vēl Padomju Savienība, un es biju tehnikumā. Un tad tur parādījās cilvēki, kas teica, vai tu negribi tur pārdot kaut kādas lietas, nopelnīt arī kaut kādu naudu. Un tad viņi atnes iedot komisijā. Ko nozīmē komisijā? Es par to nemaksāju, man iedot uz nedēļu patirgot tās pašas džīnsas vai kaut ko citu. Un tad es tās mantas tur mēģinu nopārdot, un tad es nopelnu 5 rubļus, nopelnu pārdodot vienu lietu, 10 to. Un beigās man sāka veikties, un es saprotu, ka es mēneša laikā nopelnu pārsimt rubļus. Un tad pēkšņi es domāju, pagaid, es strādāju, es tagad mācos tehnikumā, man ir 30 rubļu stipendija, bet es nopelnu, piemēram, 200 rubļus vai 300. Un beigās es varu iet strādāt rūpnīcā, kurā es varēšu pelnīt 150 rubļus. Kaut kas nav kārtībā ar to sistēmu. Tā bija Padomju Savienība. Kāpēc jāstrādā mēnesi tajā smagajā? Ja es varu kaut kā daudz vieglāk nopelnīt, vienkārši kaut ko pērkot, pārdodot. Bija 16 gadi apmēram. Tas ir tas, kas man lika aizdomāties, ka tā sistēma nebija pareiza, bet ko es ieguvu? Tā pieredze. Jo ko nozīmē? Piemēram, ja tu gribi kādam kaut ko pārdot, tev jāsaka labs pulkstenis, tur kolosāli, tas tev jāzina, tev tā prece ir jāstāsta tikai tas labākais, lai klients nopirktu. Piemēram, tu nevari pateikt to, nopērst pulksteni, kāpēc? Man viņš nav vajadzīgs, viņš ir slikts, viņš vispār ir, kas saka, pilnīgi nestrādā, tur viss nopērst. Tā nē. Ja tu gribi pārdot, tev jāstāsta, cik tavu prece ir laba, nevis cik prece slikta. Pieredze, vārds pieredze. Līdz ar to tas, ko tu saki, nevis nodibināt uzņēmumu,
uzņēmuma nodibināšana tas ir pats pēdējais. Es pat teiktu tā, ejiet veikalos strādāt, ejiet tirgos strādāt, ejiet, atkarībā no tā, kas interesē. Kā es saku, gribat arhitektūru nodarboties, ejiet kādā arhitektu birojā, kaut vai par palīgiem kaut ko nesāt, lai jūs būtu blakus. Jo parastais princips, ja jūs gribat būt veiksmīgs, meklējiet veiksmīgus cilvēkus. Nemeklējiet sliņķus, nemeklējiet muļķus, nemeklējiet digdiņus, kas neko negrib darīt. Jo ir tādi, kas it kā talantīgi, bet viņš slinks, viņš negrib neko darīt. Jā. Jums vienmēr ir jāmeklē iespēja būt starp labākiem, gudrākiem, stiprākiem. Spēlēsiet futbolu ar bērniem, kas ir mazāk par jums un spēlē sliktāk, neko neiemācīsieties. Spēlēsiet ar stiprākiem, ka jūs pie bumbas netiekat klāt, bet skraidīsiet pa to laukumu, kamēr beigās jūs pie bumbas tiksiet un iemācīsieties kaut ko. Tāds ir princips biznesā. Pieredze. Darbs. Un kā jau es teicu, pats labākais, ja tas, ko jūs darat, tas jums iepatīkās. Un kā es saku, uzņēmuma dibināšana, tagad daudz bija jautājumā, birokrātija. Tas ir pēc tam. Pirmais ir jāsaprot vispār. Ko jūs varat darīt, kur jūs varat nopelnīt. Un tad, kad ir šī ideja, produkts, kuru jūs esat izdomājis, tad fantastiski. Tagad ir jaunas iespējas, kuras, piemēram, es pat nesaprotu neko. Mākslīgais intelekts. Lielākā pasaules kompānija, kāda ir šodien? Vērtīgākā. Nvidia. Jau bija pārsniegusi 5 triljoni, tagad gan drusku vērtību nogrib. 5 triljoni, tā ir nesaprotam prātam neatvaram nauda Amerikas kompānija. Microsoftam 3,5 triljoni. Tur lielās, tāpatās tie visi Google, Meta, Alphabet un tā tālāk, tur arī jau aiziet ap 4 triljoni. Ko es to gribu pateikt? Jā? Tas ir fantastisks iespēja laiks. Bet te ir viena problēma. Tad, kad es biju jūsu vecumā, bizness bija aizliegts, iespēja nebija, un tad tu varēji kaut ko tur tā drusku darīt. Šodien jūsu lielākā problēma, ziniet, kāda ir? To iespēju ir tik daudz, ka jūs pat nevarat aptvert, cik viņas ir daudz. Tas apmēram tā kā tirdzniecības veikalā jūs aiziet ar groziņu, tur ir 1000 preces, plaukti pilnie, un ko jūs ņemsiet? Kuru sulu? Tur ir 10 dažādas šķirnes, pieni 10 dažādi. Kūciņas, iepakojumi dažādi, augļi un viss. Jums jāizdomā, ko jūs gribat ielikt savā mazā groziņā, jeb ratos. Pat ja jums ir vislielākie rati, jūs tāpatās, ja jūs pa vienai precei paņemsiet no katra plaukta, jūs nevarat piepildīt. Tas pats ir tagad ar iespējām. Jūs varat nodarboties ar vienu lietu, otru, trešo. Visur ir iespējas. Ko darīt? Ja? Un es pateikšu, kas ir lielākā problēma mūsu jauniešiem, tie, kas brauc uz ārzemēm. Un ārzemes principā ir izgudrojušas fantastisku mehānismu, kā importēt smadzenes, kā importēt veiksmīgus, strādāt gribošus cilvēkus. Un kā arī daži pasaulē tādi ļoti, ļoti pieredzējuši cilvēki teikuši, droši vien esat lasījuši grāmatu Rich Dad, Poor Dad. Jā. Viņš saka, ka skolās nemāca, kā pelnīt naudu. Skolās nemāca, kā kļūt bagātam. Skolās māca, kā strādāt. Ja jūs gribat biznesā kaut ko pelnīt, jums jāsaprot, kā rodas nauda, kā tikt pie pirmās naudas. Jūs nevarat tikt pie naudas, ja jūs naudu neaizņematies. Saka, ka parāds ir slikti, bet ja tas parāds jums ģenerē ienākums, parāds ir labi. Parāds ir slikti tad, kad, ja jūs ieguldat, iztērēt naudu un nevarat atdot, bet ja jūs ar to aizņemto naudu ieguldat biznesā, kurš ģenerē jums ienākums, un jūs ar to naudu varat iegādāties citus biznesus, tā arī tie lielie biznesi ir izveidot. Tā kā tā galvenā lieta visā šajā stāstā, kāpēc es tā plaši esmu aizgājis, ir tas, kad ir nepieciešams izdarīt pareizo izvēli, bet par ārzemēm runājot, problēma ir tāda, ka viņi, piemēram, Lielbritānijā neprasa studentam, vai tev ir nauda, lai tu varētu mācīties. Ja tu noliec eksāmenus, ja tev ir labas atzīmes, viņi saka, ka mēs tev dodam vai nu stipendiju, vai arī mācību kredītu. Tu vari dabūt diezgan viegli. Un garantija esi tu pats. Un viņi saka tā, tad tu atdosi to naudu, strādājot tur Lielbritānijā, pieņemsim. Un tie cilvēki, kuriem nav savas naudas, pa ko viņi var samaksāt par mācībām,
viņi tā kā paņem to mācību kredītu. Un tad, kad viņš pabeidz to universitāti, ja viņš ir labi pabeidzis universitāti, tad viņš uzreiz jau pēdējā kursā sāk pieteikties darbā. Un lielas kompānijas skatās uz veiksmīgiem jauniešiem, kurus paņem darbā arī notestēt, jo gudri cilvēki šodien ir vajadzīgi. Un tad, kad jūs jau ejat dabūt darbu, kas jums palīdzēs nomaksāt kaut kādā laika periodā studiju kredītu, viņi uzreiz saka, banka saka, mēs esam gatavi jums iedot kredītu mājokļu iegādē. Ja jūs veiksmīgi sākat strādāt un jums sāk ienākt nauda jūsu bankas kontā, uzreiz saka, kāpēc jums īrēt dzīvokli, pērkat kredītu. Un tad beigās kāds gadu pastrādājuši, kā man ir tāda alga, man ir izdevīgāk nopirkt dzīvokli. Un tad sanāk tā, ka tas cilvēks, kurš ir gudrs, viņš ir piesaists, piemēram, Lielbritānijai vai kādai citai valstī ar mācību kredītu, kas ir jāmaksā, un ar otru kredītu, kas ir mājoklim. Finālā, kas ir? Latvija ir pazaudējusi savu cilvēku, jo viņu ir pārpirkusi cita valsts, bagātāka, gudrāka, veiksmīgāka valsts un viss. Un tā ir tā lieta, par smadzenēm cīnās visa pasaule. Mums atkal ir jādod iespēja jauniem cilvēkiem tiešām radīt biznesu šeit. Un tāpēc es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai pēc iespējas vairāk jauni cilvēki, piemēram, ar tiem nodokļiem, par ko mēs runājam, tas ir tāds minimums, kas ir jāizdara. Bet, kā jau es teicu, pats svarīgākais ir radīt apstākļus un vidi, lai jaunieši redzētu šeit nākotni. Bet kas ir vajadzīgs priekš tam? Ir nepieciešama veiksmīga valsts. Jūs nevarat kļūt veiksmīgs neveiksmīgā valstī. Jūs nevarat kļūt bagāts valstī, kurā bizness ir aizliegts. Es dzīvoju Padomju Savienībā. Ja tu nodarbojies ar biznesu, tev varēja ielikt cietumā, jo bizness bija aizliegts. Ja tu kaut ko pirki un pārdevi, puķis atļāva. Tā kā tu audzē puķis un pārdot, bet tiklīdz tu puķis sāc pirkt un pārdot un nodarbojas plašāk, tevi tur varēja arī apcietināt. Bet šodien mēs dzīvojam brīvā valstī, kurā tu vari darīt visu, bet tevi jāizvēlās tavs ceļš. Ja tu to pareizo ceļu izvēlēsies, tad viss būs kārtībā. Bet svarīgi ir nekļūdīties gluži tā kā tirdzniecības centrā ar precēm, lai tu izvēlēsies pareizās preces. Ļoti plaša, ļoti interesanta atbilde. Mēs iznīcināsim ostas, lai ierieptu Krievijai. Ostas ir tās, kāpēc vispār Rīga ir izveidojusies šeit. Tāpat Ukrainas atjaunošana varētu notikt caur mūsu ostām.